Inti, jums esat arī aļģu noņēmējs, ja? Jā, mums ir aļģu noņēmējs no Vincenta. Arī šis produkts ir nesen parādījies, un tad mēs varam atgriezties atkal pie kapiņu tēmas. Kā zināms, uz pieminekļiem tur gan aļģis, gan ķērpi sāk mesties virsū kaut kādas zaļas sūnas. Tad, mehāniski ļoti grūti no tām porām viņu dabūt ārā. Tātad, ko mēs darām? Vienkārši apsmidzinām, tad gaidām. Tām aļģēm vajadzētu tur palikt brūnām, tādām sakaltušām. Tad var ņemt kaut kādu suku vai metālisku suku un vienkārši viņu notīrīt. Iespējams, ka, ja tur ir pārāk daudz tās sūnas, nāksies atkārtot vairākas reizes un pat vairākas dienas gaidīt. Neiesaku lietot, kur dzīvnieki, mazi bērni, viņš tomēr, laikam ir toksisks. Smirdēt gan viņam nav nekādas tādas izteiktas smakas, ne pēc chlora, ne pēc kā. Tā kā Ince jāsaka.